Sveicināti! Vēl viena ļoti aktuāla tēma, ar ko saskaros praktiski katru dienu, konsultējot cilvēkus. Tā ir tēma holesterīns. Var pateikt tā, holesterīns, tas absolūti nav runa par taukiem. Holesterīns tā nav runa par treknu ēdienu, tā nav runa pat par gaļu, par olām un visu pārējo. Tā ir tēma par iekaisumu. Holesterīns mums nav ienaidnieks. Nekad, nevienu reizi. Tā ir, varētu pateikt, organisma remonta brigāde. Ja? Holesterīns paaugstinās vienmēr. Tikai tad, ja iekšpus organisma ir iekaisums. Ja? Kad tur ir kaut kādi traucējumi. Kad tur ir toksīni un kad ir stress. Ja? Cilvēkam stress. Kas reāli paaugstina holesterīnu, ja, organismā? Tas ir, kā jau es teicu, hroniski iekaisumi, bet tieši asinsvadu iekaisumi. Ja? Organisms ražos holesterīnu, lai aizlāpītu asinsvadus. Jo cauri asinsvadi tā ir nāve. Jā, tā ir nāve. Tālāk vāja akna un žults stāze tā saucamā, ja? Kad neizdalās pietiekami daudz žults. Vienmēr būs holesterīna paaugstinājums. Tālāk cukurs, daudz cukuru organismā. Es teiktu pat ogļhidrāti, ja? Kad daudz tiek patērēti ogļhidrāti, un jo sevišķi mūsdienu modernie graudaugi un milti. Ja? Jo tas ir saistīts ar bromīdiem, ja, ko tie satur, un organisms mūs glābs tādā veidā no šīs toksiskās slodzes, ja, deponēs šos bromīdus, deponēs šos toksīnus, deponēs cukuru. Ja. Tātad cukurs, saldie, visādi saldumi, miltainie un pastāvīgi šie te uzkodas. Jā, biežas uzkodas. Tur tāds našķis un šitāds našķis. Tas ceļ. Sevišķi, ja to dara uz nakti. Jā, bieži ir tā, ka cilvēks pa dienu neuzņem pietiekami daudz, kā saka, pareizu produktu, olbaltumu, jā, un tad vakarā gribas saldumus pirms miega. Tālāk, augsts kortizola līmenis, jā, un, ja cilvēks neizguļas. Jā, vispār miega traucējumi, ja pareizāk sakot, nepareizs miega režīms. Jā, arī tas pie tā, kā saka, vienmēr būs holesterīns. Un deficīti, A, D, E, K vitamīnu deficīti. Jā. Mūsu aknas nekad nekļūdās, viņas mūs glābi. Un analīzes tas ir tikai signāls. Starp citu par analīzēm runājot, jā. Mūsdienu analīzes galīgi neatbilst tam, kas ir patiesā aina. Vēl, nepateikšu precīzi, cik gadus atpakaļ, gadus 50 pilnīgi noteikti, bet varbūt pat mazāk, ja es skatījos 89. gada tur analīžu šos te rādītājus, ka normāls holesterīns bija 7,75. Jā, absolūtā norma. Tā ka neliels šis te holesterīna palielinājums, jā, tas nav, teiksim tā, iemesls, lai ārstētu analīzes. Tā ateroskleroze, jā, jeb tas, kad aizauga artērijas, jā, ar holesterīnu. Tas ir vairogdziedzera disfunkcijas rezultāts. Te ir jāstrādā ar pareizu valento jodu, jā, ar organisko jodu. Tālāk, izgriezts vairogdziedzeris, tas ir atvērta trase, atvērts ceļš, jā, aterosklerozes attīstībai un visām sirds asinsvadu saslimšanām, jā, kas ķēdes reakcijā iet. Tas zināšanai īsi par holesterīnu. Vēlreiz atkārtoju, ko es nebeidzu atkārtot visiem, ar ko runāju, ar ko konsultēju, jā, kad mēs nestrādājam ar simptomiem un neārstējam analīzes. Ir jāprot analīzes lasīt un saprast šīs te kopsakarības, ja, ar ko ir jācīnās
pareizāk sakot, jācīnās nav ar ko, jā, bet kad ir jābeidz cīnīties ar simptomu, jā, tā saucamo holesterīnu vai tur kaut kādām vairogdziedzerēm vai citām, jā, šīm te atkāpēm no normas, bet jāskatās pirmcēlonis, ir jāmeklē šis pirmcēlonis un jāstrādā ar to, nevis jācīnās ar jāpatērē nevajadzīgi preparāti, jā, nevajadzīgām darbībām. Paldies, ka uzklausījāt!